Labdien, kolēģi! 16. jūlijas ir sasaukta domas ārkārtas sēde. Tika nosūtīts deputātiem arī pamatojums domas ārkārtas sēdē, atļaušos nolasīt. Saskaņā Mārgas novada attīstības programmu 22. 28. gadam rīcības plānu definētos 7.3 rīcību par meliorācijas sakārtošanu Mārgas novadā un investīciju plānu 24. 26. gadam. Mums bija plānots Neriņu upes caurtekas pārbūve un tika veikts iepirkums. Iepirkuma rezultātā ar zemāko piedāvāto cenu pretendents ir 65 153 eiro. Savukārt, kas mums bija paredzēts budžetā, savukārt atverot vaļā iepirkumu, zemākā cena mums bija 78 835 eiro. Līdz ar to ir sasaukta domas ārkārtas sēde, lai šos darbus veiktu, ir nepieciešams papildus līdzekļi. Tā kā ir domas sēdē viens jautājums un par lēmumu projektu ziņos mums Sandra Rutkovska. Labdien visiem! Lēmumu projektu par Neriņas upes pārbūves Mārgas novadā būvdarbu līgumu slēgšanu. Atbilstoši attīstības programmai un investīciju plānām 2024-2026 ir plānota šī Neriņa upes caurtekas pārbūve, kurā ir iekļauta arī caurtekas pārbūve ar tehnisku un nogāžu stiprinājumiem. Attiecīgi budžetā pašvaldības īpašuma pārvaldē ir šī projekta realizācijai 2024. gadā kopā ieplānot 59 767 eiro. No tā projektēšanai ir 3267 eiro, būvdarbu veikšanai 55 000 un būvuzraudzībā ir 1500 eiro. Par projektēšanas darbiem pašvaldība saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem ir noslēgusi līgumu ar Sijām EkoV par paskaidrojumu rakstu izstrādi objektam Neriņas upes caurtekas pārbūve ar kopējo summu 3267 eiro. Savukārt būvdarbu veikšanai pašvaldība šī gada 18. jūnijā ir izsludinājusi ESA atklātu konkursu būvdarbu veikšanai Neriņas upes caurtekas pārbūve, kas ir noslēdzies šī gada 4. jūlijā. Un saskaņā ar konkursu piedāvājumu atvēršanas protokolu un pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu, pretendents ar zemāko cenu ir 65 153,41 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā. Ir Sijā Bauskas meliorācija. Un pašvaldībai 2024. gada budžeta izdevuma daļā projekta būvdarbu veikšanai ir paredzēti šie minētie 55 000 eiro, bet būvdarbu veikšanai, lai realizētu projektu, ir patiesībā nepieciešama šī summa 78 835,63 eiro apmērā. Un saskaņā arī ar konkursu rezultātiem 2024. gada budžeta izdevuma daļā ir nepieciešams papildus finansējums projektu būvdarbu izmaksu sekšanai 23 835 eiro 63 centu apmērā. Un attiecīgi tiek arī pārsniegts pašvaldības budžeta izstrādāšanas un izpildes kārtībā noteiktais summas palielinājums 10 000, līdz kurā izpildu direktors var slēgt līgumu. Papildus nepieciešamo finansējumu būvdarbu veikšanai 23 836 apmērā iespējams nodrošināt no jau 2024. gada budžetā iekļautās investīciju plāna meliorācijas programmas. Lūgums atbalstīt. Paldies, Santai. Vai ir jautājumi kolēģiem? Jā, Ivar, lūdzu. Jā, man jautājums, cik bija piedāvājumi, kā atšķirās cenas, ja bija vēl kāds piedāvājums, kuram bija jābūt it kā. Jā, šajā te brīdī pie iesniegto finanšu piedāvājumu ir Bauskas meliorācija, ko minēja, bija 65 153,41 eiro, un otrs iesniegtais piedāvājums ir no būvinženieris Sijā ar piedāvājumu 119 615,59 centi. Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad kolēģi lūgums balsot sistēmā par sagatavoto lēmumu projektu.
Deputātam Andrim Puidam balsojot pret, pārējiem par. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies! Domas sēdes slēdz. Paldies!